Ak, super, Larī, mums tu tagad esi vajadzīgs, lai parādītu veidu, kā ietaupīt dienu, lai glābtu pilsētu un no alas riepas cīkst un palīgā nāk tērauda burķis. Ak, super, Larī, mums tu esi vajadzīgs šeit, vai tu nenāksi un neaizdosi savu super sūkšanas ausu. Super, Larī, tu esi dinamīts cīnīties ar to, kas ir nepareizi, iestāties par to, kas ir pareizi, jo tas, kas pasaulē tagad vajadzīgs, ir varonis kāds laipnos un paties un drosmīgs, ja vēl neesat uzminējis, ir laiks zināt, ka tas, kas pasaulē tagad vajadzīgs, ir varonis kāds laipnos un paties un drosmīgs, ja vēl neesat uzminējis, ir laiks zināt, kad jūs zināt, jā, viņš ir tas varonis. Es esmu tās VRONIes. Badipulu karnevāls ir ieradies pilsētā, un visi ir laimīgi. Nu visi, izņemot vienu. Palīdziet, mēs esam pārāk augsts. Ak, man sāk reikt galva. Nevar paelpot. Skābekli. Plāno. Meistar Lerijs, panorāmas rats vēl nav pat iedarbināts. Es to zināju. Palīdzībā. Diemžēl Lerija un Arčibalda jautrībai nevajadzētu būt, jo tajā brīdī nepatikšanas paceļ viņa nevēlamo galvu. Izklausās, ka kādam ir vajadzīgs varonis. Ak, apnik, es nekad nesēžu pie stūres. Čukurvates mašīna ir kļuvusi trakā. Ak, šausmas, rozā pūkaina šausmas. Izskatās, ka šim karnevālam vajag varoni. Es esmu tas varonis. Super, Lerijs, paldies debesīm, kā atnācāt. Neuztraucieties, virsnieks Lok, es zinu, kā rūpēties par negodīgu automašīnu. Bravo, Super, Lerijs, jūs atkal esat izglābis dienu. 3 uzmundrinājumi Super Lerijam. Es domāju, ka kokvilnas mašīna drīz uzsprāg. Ne tagad, viņi mani uzmundrinās. Hip-hipurā. 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 Konfektu diega tīrīšana prasīs visu laiku. Sveiki, Herberts un Volis. Cukurvati, viss, ko var ēst. Un tas ir bez maksas. Nu tā ir labāk, bet kāpēc jūs domājat, ka mašīna ir salūzusi? Es domāju, ka es varētu atrast pierādījumus. Ultrasakarozes uzlabošanas katalizators. Ak vai, ķīmiskā sabotāža. Tas var nozīmēt tikai vienu personu. Klauns Kevins. Ne, alķīmiķis. Taisnībā, alķīmiķis. Tu nepaliksi nesodīts. Hei, Super Lerijs, vai vēlaties pasmaržot manu ziedu? Man patīk smaržot ziedus. Tās ir lamatas, puriet elpu, Super Lerijs. Tu neesi tāds kā es, supergurķis. Labs loms, virsnieku Olaf. Ak, nekā nebija. Hei, superburkis, tu noteikti esi vājš supervaronis. Ko tu ar to domā? Es tevi noķēru, tu mani pieķēri. Es būtu bijis tīrs, ja tas nebūtu bijis virsnieks Olafs. Nu, varbūt, bet es visus izglābu no vates. Neliec man smieties. To izglāba Herberts un Volis. Šie puiši ir īstie varoņi. Nē, es esmu tas varonis. Nu, ja tu esi supervaronis, tu esi visu laiku sliktākais varonis. Un nemaz neesi izcils.
Un kā ar šo tumšo figūru? Vai tas varētu būt alķīmiķa partneris noziegumā? Mūsu jaunā schēma darbojas. Apelsīnu ķīmiskais aerosols ir iesūcies viņa uzvalkā. Super Lerijs drīz palīdzēs mums pārņemt Badikulu. Vēlāk tajā pašā vakarā Super Lerijs apmeklē savu iknedēļas supervaroņa nodarbību. Kā supervaroņiem daudzi no jums ir pieraduši justies lieliski. Lemon Twist, vai jums kādreiz ir bijusi vajadzīga citu palīdzība, lai cīnītos pret noziedzību? Protams, nē. Es izmantoju savas superspējas, lai radītu vētrainu vēju. Vai tu esi pārliecināts? Vai jūs to teicāt, bet dažreiz supervaroņi nejūtas lieliski? Nu ko, es zinu, jūs esat maskēts veterinārāts. Es cenšos klausīties. Veids, kā atkal justies lieliski, ir veidot citus, nevis likt viņiem justies maziem. Varu derēt, ka nevari uzminēt manu slepeno identitāti. Esi kluss. Atgrieziet savu supervaroņu ceļvedi 40. nodaļas 23. nodaļas 12. rindiņā, jo kas sevi paaugstina, tas tiks pazemots, un kas sevi pazemo, tas tiks paaugstināts. Nevajadzētu noniecināt citus, lai justos labāk. Vai mēs nepārprotami esam supervaroņi? Jā, meistars Hoi. Es zinu, ir veterinārā, kas palīdzēs cīnīties ar noziedzību. Jūsu pasta segvārds, jūsu mājdzīvnieks Čivava. Esi kā LSS. Veterāni ir jauki. Labi, varbūt man bija vajadzīga palīdzība alķīmiķa noķeršanā. Es joprojām esmu foršāks nekā jebkurš cits no Badpulses. Jā, es esmu brīvs. Palīdziet, palīdziet. Policists Olaf, tu domā, ka esmu lielisks, vai ne? Ne tagad, Super Lerija. Alķīmiķis ir izbeidzis ar sava jaunā partnera palīdzību. Varu derēt, ka Ārčīs joprojām uzskata, ka esmu super. Super Lerija. Super Lerija. Ak, Super Lerijs, palīdziet. Hei, kam vajadzīga mana lielā palīdzība? Nekad nebaidies. Labais pilsonis. Super Lerijs ir šeit, lai palīdzētu. Ko es varu darīt, lai jums kalpotu? Paldies Dievam, ka esi šeit. Alķīmiķis aizbēga. Jums jāatrod virsnieks Olafs. Policists Olafs. Es esmu supervaronis. Ak, es dzirdēju, ka virsnieks Olafs pēdējo reizi pieķēra alķīmiķi. Policists Olafs nav nekas liels. Bez manis viņš neko nevarēja noķert. Pat ne smirdīga veca zeķu marionete ar laustu kāju. Policists Olafs nav nekas liels. Es esmu mazs. Labs darbs, mazulī. Mammu, es tev teicu, lai nesauc mani tā. Protams, dārgais. Drīzumā Badikuls pilnībā nonāks mūsu īpašumā. Un viss pateicoties Super Lerijam. Ak vai, šķiet, ka policistam Olafam ir neliela problēma. Sveiki, bez maziem jokiem. Ak, piedod. Nākamajā dienā maigais sētnieks Lerijs joprojām uztraucas, vai viņš tiešām ir super. Viki, junior, man nekavējoties jādodas uz Badikuls pilsētas parku. Viņi iesvētīja šo jauno supervaroņa statuju. Supervaroņa statuja. Gatavs. Bob, esam ceļā. Ak, Lerijs, uzstāvi uz manas supervaroņa statuja. Es domāju, ka, ja man būs jauna statuja, kāds uzskatīs, ka esmu diezgan super.
Godiniet varoņus, kuri mūs izglāba no Altīmiķa, Herbertu, volejbolu un Super Leriju, kas dāvināja šo statuju. Es izdarīju. Priecājos, ka šie zēni beidzot ieguva kādu kredītu. Bet kāpēc viņi ir tik daudz lielāki par mani? Nu viņi bija īstie varoņi. Herberts un Volis. Tās ir tikai dažas lielas mutes. Salīdzinājumā ar mani viņi ir tikai daži no neliešiem. Tikai daži no neliešiem. Hei, mans virtuves aug. Forši. Volisa, vai tās ir debesis? Nē, tas ir piepildīts ar želeju. Altīmiķa vieta, ejiet prom. Virsnieku Olaf, es atvedu jums dažus draugus. Dodiet mums mūsu virtuves. Lai kāds būtu jūsu izkropļotais plāns, Altīmiķis Super Lerijs jūs apturēs. Gluži pretēji, Super Lerijs mums palīdz. Ak, mammu, tas esi tu. Jā, Kabi, kāpēc mēs neparādīsim virsniekam, kā mēs plānojam pārņemt Badikols? Ak, Cilma! Vai jums ir kāds popkorns? Esi kluss. Pirmkārt, mēs sabotējām vatas konfekšu mašīnu, lai ievilinātu Super Leriju uz karnevālu. Pēc tam mēs izsmidzinājām Super Leriju ar īpašu ķīmisku vielu, ko izstrādāju. Tam bija ļoti interesants efekts. Tagad katru reizi, kad Super Lerijs atstāja kādu, lai sevi pilnveidotu, daļa ķīmiskās vielas izplūst un samazina upuri. Mammu, es stāstu. Tieši tā, Kabi, tu to pastāsti. Mammu. Protams, dārgie Altīmiķi. Tad pērļu māte krāpja Super Leriju, un viņš nejūtas lieliski. Pēc tam Super Lerijs pēc tam sāk noniecināt citus. Es gribēju pateikt šo daļu. Uz priekšu, Kabi. Neatkarīgi no tā, vienkārši parādiet nākamo slaidu. Mammu, kā tas tur nokļuva? Ak, tu bijāt tik jauks, kad bijāt bērns. Lai nu kā, visa pilsēta drīz būs sarukusi, un es, Altīmiķis, valdīšu pār Badikulu. Un tagad mēs ļausim Super Lerijam pabeigt. Palīdziet man kāds, palīdziet. Palīdziet, ak palīdziet. Kāda ir problēma, labais pilsonis? Nekas, es tikai cerēju, ka kāds izskatīsies lieliski manā vietā. Nu tev ir paveicies, es esmu foršākais kosis visā Badipulā. Jūs? Vai nu labi? Ei, te noteikti ir daudz foršāki cilvēki nekā Badipuls. Kā kurš? Nu kā ar policijas priekšnieku. Galvenais Krosgals. Viņš nemaz nav super, viņam vienkārši ir liels rakstāmgals. Tas arī viss. Viņš nemaz nav super. Labi, kā ar junior sparģeļiem. Pīkst. Pīkst. Vikija. Un neviens. Un neviens. Tomās Bols. Īsais, apaļais, trakās dienas balles galvenais redaktors. Kāpēc? Viņš nevarēja iztīrīt savu biroju bez manis. Badipulsā neviens nav tik izcils kā es. Patiesībā, salīdzinot ar mani, Badipulsā viss ir bezvērtīgs. Vai tas ir tikai tas, ko es gribēju dzirdēt? Tātad, vai jūs domājat, ka esmu super? Nē. Čau.
Neviens nedomā, ka esmu super. Varbūt es vienkārši atgriezīšos Lerī alā, lai nomazgātos. Ārcijam, kur mēs glabājam karsto vannu. Ārcijs, kur tu esi? Ārci, ko tu tur dari? On the chair by the Lerī computer. No, down here. Gee, Archie, what are you doing down there? Man apkārt bija oranžs mākonis un es sarāvos. Ak, tas ir pārāk slikti. Un ne tikai es izmantoju mūsu fotonu stetoskopu, es redzu oranžus mākoņus, kas parādās visā vadipulsā. Es izsekoju mākoņiem līdz pilsētas malai. Alķīmiķa vietā, es esmu par to. Par to tu nepaliksi nesodīts, alķīmiķ. Jā, Super Lerijs tevi apturēs. Super Lerijs nekad mani neatradīs. Alķīmiķ, es jūs atradu. Drat, māte. Super Lerijs, mēs esam sagatavojuši jums pārsteigumu, ja jūs ierastos. Mēs izdarījām. Patiesībā mēs to izdarījām. Alter ego mašīna. Alter ego mašīna. Alter ego mašīna. Kas ir alter ego mašīna? Tas aizņem jūsu uzlādēto ego mākoni un pārvērš to par sevi uzlādētu versiju. Ak, alter ego. Iegūstiet super Lariju. Neuztraucieties, pilsoņi, es esmu. Jūs to nevarat darīt. Tu esi tikai mans lētais eksemplārs. Lētais eksemplārs. Katru reizi, kad centīsieties pilnveidot sevi, liekot kādam citam justies mazam, jūs padarīsiet alter ego tikai stiprāku. Katru reizi, kad cenšos sevi pilnveidot, liekot kādam citam justies mazam, tas izklausās pazīstami. Veids, kā atkal justies lieliski, ir veidot citus, nevis likt viņiem justies maziem. Ak jā, es atceros. Kas sevi paaugstina, tas tiks pazemots, un kas sevi pazemo, tas tiks iznīcināts. Volkam Čojam bija taisnība, esmu noguris. Ne, tas ir, kas pazemosies, tas tiks paaugstināts. Jums jābūt pazemīgam, lai novērstu bojājumu. Ak, es saprotu. Alter ego, neļauj viņam aizbēgt. Viņš nevar tevi pārspēt. Tā ir taisnība. Es nevaru tevi pārspēt. Kas? Vismaz ne ar sevi. Man vajadzīga palīdzība no tādiem pušiem kā Arčijs vai virsnieks Olafs. Tad ir Bobs. Viņš man vienmēr ir devis labu padomu. Un junior, viņš var būt maz posis, bet viņš ir gudrs. Un Volisa un Herberts ir tik jauki. Un tātad Vikija, viņa ir īsta atbalstītāja. Patiesībā vadipulsē visi ir diezgan veikli. Man ir paveicies saukt viņus par draugiem. Iespējams, tu, Super Lerijs, sagrāvi manu jauno plānu, bet tu nekad nenoķersi mani un manu māti. Man nevajadzēs.
Jūs, puiši, esat nokļuvuši lielās nepatikšanās visi turies, citādi tomāts dabūs. Uzmanīgi, visi! Šis zieds ir ielādēts. Vai es minēju, cik ļoti cienu ķīmijas profesiju? Ko mēs darīsim? Es izmantotu savas virzuļa ausis, bet es varētu trāpīt Bobam. Neuztraucieties, puiši! Mēs to esam aptvēruši. Operācija Želeja vēders Floppy Woppy. Kabī, tu vienmēr esi bijis tik stulbs. Nē, mammu, nedari to. Beidz mani saukt par kubu. Jaunkundze. 3 mēģinājumi, un esat pabeidzis Super Larrys. Sveiki, nogriez virves. Paldies, Super Larry. Tagad turpiniet, jūs abi. Es tevi neaizmirsīšu, Super Larrys. Es tevi paņemšu vēlreiz. Neuztraucieties, Badipuls tev būs gatavs, Kabī. Super Larrys, atkal tu esi izglābis Badipulu. Paldies, bet es to izdarīju ar lielu palīdzību. Tu esi labākais, Super Čučumber. Sveiki, tikai jokoju. Visu amatu gurks šķiet neparasti kluss ordienai. Īpaši ņemot vērā, ka ordiena ir mana dzimšanas diena. Esmu pārliecināts, ka labie Badipulas ļaudis mani dzimšanas dienā neaizmirsīs. Vai vienkārši varbūt? Labdien, Magones kungs! Ak, sveiks, Super Larrys! Vai šodien šeit notiek kaut kas īpašs? Nu nē, bet, jā, es gribēju izskriet un nosūtīt dažas vēstules, bet man nav neviena, kas skatītos veikalu. Es apskatīšu veikalu jums, Magone kungs, vai tu darīsi, tu noteikti esi draugs visiem Badipuls iedzīvotājiem. Ak, un Larrys, jūs esat labs puisis un palīdzat ik vienam, kas šobrīd iet veikalā. Labdien, Vanderhosenhagen mēra kungs, kā tops veces. Jā, sveiks, Super Larrys. Vai pēdējā laikā esat redzējuši Magones kungu? Nu, viņš tagad ir ārā, bet viņš mani pameta. Tas ir vienkārši šausmīgi. Redziet, viņš man parasti palīdz ordienās. Tagad man ir jāiepērkas un manā vietā nav neviena, kas skatītos veikalu. Man šķiet, ka šeit viss notiek nedaudz lēni, un es saku, tas būtu lieliski. Es domāju, ka es varētu palīdzēt noskatīties jūsu veikalu. Paldies, Super Larry. Jūs esat draugs visiem Badipuls iedzīvotājiem. Vai es varu jums palīdzēt? Sveiki, es gribētu nopirkt cepumu, lūdzu. Vai vari mani uz brīdi atvainot? Es tūlīt atgriezīšos. Vai es varu jums palīdzēt, kundze? Vai tas esi tu, tā patiesībā ir Vanderhosenhagen mēra? Actually, that's Vanderhosenhagenmeyer. Bet es esmu Super Larrys, kundze. Larry Vanderhosenmeyer? No, Landermary Hosen. Vanderhosen. Ak, pietiek, es gribu redzēt sveci. Which Kuru one, ma'am? kundze? Es vēlos to redzēt. Taisnība.
Es vienkārši neesmu pārliecināts. Vai vari mani uz minūti atvainot? Es tikai gribēju dabūt cepumu. Jā, šeit jūs esat. Here you are. Ak, sveiki, Super Lerijs. Vai tu esi šeit brīvprātīgais? Nu es esmu veicis svarīgu pasūtījumu Duci sveču. Ak, neuztraucies, es varu tikt galā. Sveikas, sēnes. Nerunā ar mani, jaunais cilvēks. Salds. Sveiki. Vai es varu tev palīdzēt? Es tikko atnācu pēc zemesriekstu sviesta cepumiem. Viņi padara tos tik jaukus. Labi. Ak, es gandrīz aizmirsu. Man arī jāpasūta kūka. Kūka, labi. Sveces. Izslēgts, ieslēgts. Traki, ātri. Oh, Mr. Larry Vandermeerhosen! Raugs, atvainojiet, kūkai jābūt dzimšanas dienas tortei, bet tas jāparaksta, daudz laimes dzimšanas dienā, jā. Es neatceros. Es pie tā atgriezīšos. Tapons, 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 tapons. Tapons, tapons, tapons. Tapons, 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 tapons. Daudz laimes dzimšanas dienā, Super Lerijs. Ak, tikko atcerējos. Kūka, viņai vajadzētu lasīt, daudz laimes dzimšanas dienā, Super Lerijs. Starp citu, varbūt es aiziešu un atnesīšu tev kaut ko dzimšanas dienā. Hei, vai jūs domājat, ka es varētu uz mirkli ieskatīties savā veikalā? Beigies. Bubble bath.